Jā, Maksim, protams, ka apsveicam tevi ar gūtiem vārtiem. Un pirmais, laikam, jautājums arī loģisks, kas tas bija? Brīnums tas bija, jo, kā jūs zināt, man tā neveicas ar goliem, bet tajā momentā vienkārši redzēju, ka Andrejs gatavs daut krosu un redzēju, ka pirmā to štanga bija tukša un mēģināja ierauties tur un ieķēra labu taimingu, arī bija ļoti labi viņš iecēla. Tā kā vienkārši varbūt arī kaut kur paveicās, bet sanāca labs sitiens. Domāju, ka varbūt vārtsargs negaidīja un ļoti labi iest. Man viens draugs spēles laikā atrakstīja ziņu, ka atgādināja tas gols Van Persija līdeciņu Nīderlandes izlases labā par skaļu salīdzinājums. Jā, man jau daži džeki atstīja tas bildes ar Van Persiju. Kaut kur, bet tur vairāk bija Van Persijam gara piespēle, un viņš tā kā pa priekšu sita, bet es no sāna varbūt kaut kur bija līdzīgi, bet līdz Van Persijam, kā līdz Ķīnai ar kājām. Kā ir spēles laikā nolaisties pie zemes, nesākt tur sapriecāties un aizvadīt spēli, tā nobriedušā līmenī pēc tāda gola? Tas gols iedeva tā kā papildu spēkus, jo sākuma spēlēju pa četrnieka pa vidu, bija ļoti grūti neierasta pozīcija, un es nezinu, varbūt dažreiz taktiski ne ļoti labi spēlēju, un pēc tā gola varbūt bija tā kā papildus motivācija, gribējis arī izraut uzvaru pamatlaika, bišķiņ pietrūka mums, bet gols iedeva tos papildus spēkus. Skaidrs, ka tas laikam bija trenera lēmums, bet kāpēc Roberts Savaļnieks, kurš spēlējis par malējo pussargu, nespēlēja augstāk nekā tu? Nezinu, jo pagatnē kaut kādi spēlē arī pa malēju uzbrucēju. Vai Nikolato to zina vispār? Es domāju, ka nē, bet varbūt kāds viņam to pateica. Kaut ko es atceros, jā, bet, protams, nav tā spēles praksē tajā pozīcija. Bet es nezinu, vienkārši kur pateica, tur jāspēlē un jādod visus spēkus, lai uzvarētu. Likās arī, ka tu spēlē augstāk nekā otrā flangā Grabovskis, vai tas tāpēc, ka pa labo flangu biežāk devāties uzbrukumā, vai varbūt, kā jau tu minēji, varbūt taktiski kaut kur arī pārāk augstu reizēm nospēlēji? Nē, treneris vienkārši prasīja, lai es vairāk mala spēlēju, jo centra man tā neierasti ar muguru pret vārtiem grūtāk man tur ir, jo pierāda klubā arī spēlē tā kā ar seju pret vārtiem un vairāk pa malu, varbūt tāpēc. Bet arī mēs bijām 0-1, mums vajadzēja spēlēt augstāk un mēģināt iesist golu un vēl otrus vārtus vajadzēja iesist. Kāda ir atmosfēra Ģertuvē? It kā no vienas puses zaudējums sāpīgi, no citas puses tam ir pārbaudas mača raksturs. Tā nav Nāciju līga vai kvalifikācijas turnīrs. It kā svarīgāks ir sniegums. Kāds jums tāds iekšējās sajūtas? Nē, protams, ir sāpīgi zaudēt, bet pentāls tas ir tā kā loterija, jā, šodien mums nepaveicās, bet varbūt šodien mēs kaut kur vēl apdomāsim, būsim tā, sakot, bišķiņ emocionāli piezemētāk, bet rīt jau jāgatavojas nākamajai spēlē un nav ko pārdzīvot un jāuzvar nākamajai spēlē. Treneris sacīja, ka atsevišķi spēlētāji bija atteikušies, nebija droši par 11 metru sitienu izpildīšanu, vai tu arī biji starp tiem, kurš kaut kādā veidā nevēlējās, piemēram? Es teikšu godīgi, es nebiju baidies, bet man arī nav tā prakse, un čaļi bija pārliecināti par sevi. Un tā kā, protams, ja mēs būtu iesaistījuši, tālāk būtu arī mans gājiens. Tā kā es vienkārši izdomāju, kur es sitīšu, un vajadzēja vienkārši pārliecināti pieiet pie bumbu un sist, bet čaļi bija pārliecināti. Protams, tas arī varēja būt tā vieta, kas neizstīs. Tur nekādu pārmetumu nav. Čaļi visi malači. Vai jūs spēlētāji gan vēl rezervē esot, gan laukumā esot, jutāt un dzirdējāt līdzjutēju ne tikai atbalstu, bet arī sadarbības starp Latvijas līdzjutējiem, Lietuvas līdzjutējiem, dažādas akcijas vienotās? Protams, tas ļoti laba atmosfēra bija. Ja tur vienā brīdī bija tā kā latviešu fani atbalstīja Lietuvas, un otrādāk bija tā kā ļoti patīkami un forša atmosfēra un ļoti patīkami tā spēlēt.
Un, laikam, tas ir diezgan nekorekts jautājums. Tu domā, savas spēlētāja karjeras laikā uzspēlēsi Latvijā tādā stadionā, kā šeit Kaunijā ir? Es ceru, ka jā. 10 gadi kādi. Es nezinu, bet es ceru, ka jo ātrāk, jo labāk. Un cerēsim. Pirmais pamatsastāvs, kādi iespējas? Ļoti labi. Es varēju nojaut, ka es varētu sākt, bet jā, labas sajūtas. Tomēr šis mirklis paliks atmiņā uz ilgu laiku, un es domāju, aizvadīju arī labu spēli, bet būs jāliek klāt. Vai var sacīt, ka pašas pirmās minūtes kaut kur vajadzēja to ieskriešanās laiku un pēc tam jau iejuties? Jā, tur jau varēja atcerēties. Mans pirmais moments bija, ka es pazaudēju bumbu, bet jā, tur vajadzēja iejusties ātrumos, saprast pretinieku, saprast brīvās zonas un spēles ritējumu, tad arī varēja iejusties komfortablāk. Atsevišķos brīžos nospēlējis komandu, izripināja gan Lukasam pirmajā puslaikā, pēc tam vēl bija epizodes, kad meklēja partnerus. Kas ir, tava stiprā puse, vai tas tava galvenā ideja, kā nospēlēt uzbrukumā noslēgumā, pašam paņemt uz sevi vai tomēr piespēlēt? Pirmais sitiens jau bija, kaut kur debesīs biju, tā kā uz sevi paņēmu. Jā, man galvenā doma ir veidot kreatīvu uzbrukumā, piedot to, ko varbūt dažreiz mums nav, kaut ko interesantu piedot uzbrukumā. Un jā, es gribu būt rezultātīvs gan vārdu gūšanā, gan arī rezultātīvu piespēlēšanā. Pagaidām vaicāju tev par uzbrukuma darbībām un to noslēgumiem, kā ir ar aizsardzību, pozicionāla aizsardzība, spēle kaut kādā tādā atletiskākā cīņā pret lietuviešiem tieši. Es domāju, bija viss kārtībā. Mums bija šodien vairāk tāds uzstādījums, būt agresīvāk, spēlēt augstāk, iet presingā, un es domāju, tās divcīņas varbūt nebija tik daudz tādā ziņā, tieši individuāli atsevišķi, bet es domāju, tajā spēles zīmējumā, komandas zīmējumā bija viss kārtībā. Ja tev paveicāt tavu subjektīvo viedokli par spēku samēriem šīs dienas mačā, neskatoties uz rezultātu, kurš tavuprāt, varbūt pa puslaikiem var padalīt, kurš tavuprāt bija mazliet labāks? Pirmajā puslaikā es domāju, spēle bija tāda divpusēja. Viņi vairāk tur daudz otrās bumbas bija uzvarējuši, un tas vārtu gums bija izskatījās ļoti nejauši, ne no kurienes viņš izveidojās. Bet es domāju, kopsumā arī īpaši otrajā puslaikā mēs bijām labāka komanda, mēs veidojām, kontrolējām vairāk bumbu un bija labi momenti arī mums, un es domāju, jā, pendelēs zaudēt ar vairāk kā loterija, tad ir kā ir. Vai arī par visu komandu kopumā var teikt, ka vajadzēja kaut kādu ieskriešanās laiku, ņemot vērā, ka starp pussargiem un uzbrucējiem ļoti daudz tādu seju, kuras mēs parasti neredzam Latvijas izlases pamatsastāvā, ne tikai tu, arī citi tie partneri uzbrukumā un pirmo reizi šādā virknējumā spēlējāt? Es domāju, ka jā, vajadzēja, bet no otras puses mēs treniņos labi aizvadījām vairākus treniņus šajā sastāvā, un es domāju, nebija nekāds liels problēmas adaptācijai, varbūt vajadzēja pāris minūtes, pāris epizodes, bet es domāju, beigās nebija nekādas problēmas. Cik ļoti nostrādāja kaut kādas senās metas saiknes, Darjo, Lukas, tur metas mazā mafija veidojas? Jā, būtu nostrādājusi, ja Lukas iesista, bet jā, tā saikne tur ir turpat tūmā, jā, tā kā tas bija forši ar viņiem paspēlēt, jo tomēr arī metā sanāca ar viņiem kopā kaut kur uzspēlēt, un tagad nacionālā izlasē ir vēl labāk. Un nevaru nepajautāt par kluba lietām. Komanda izskata vēl zemāk, ka jau tā nav augstākā līga, kas to šo sezonu bija. Kāds ir skatījums uz savu nākotni, varbūt arī nedaudz atskatoties uz aizvadīto sezonu? Aizvadītā, jā, tagad sezonas beigās man bija kaut kāds mazas mikrotraumas, nevarēju pilnvērtīgi aizvadīt viņu līdz galam, kā es gribētu, bet tagad ir viss kārtībā. Un, jā, uz nākotni skatoties, man neko nevar vaicāt nekādas Tagad nekādas ziņas nav. Es tagad tikai skatos uz nākamo izlases spēli un tad arī pēc turpinājumu ar B93. Bet vai tiešām ir iespēja, ka spēlēs Dānijas pēc spēka 3. līgā jaunajā sezonā? Viss iespējams, es vēl nezinu, vēl redzēšu. Nevaru atbildēt. Andrej, vispārīgs vērtējums par spēli. Kā tev šķiet, bija labi, slikti, vidēji? Bet ka bija labi, vai ne? Man liekas, ka mums vairāk epizodes bija, kur mēs varējām gūt vārtus lietuvieši, ko viņi izspieda. Vienkārši ar vienu kļūdu guva vārtus un viss. Tā spēles gaita neredzēja no Lietuvas tādu lielu spiedienu,
jā, bija bumbas kontrole, jā, ok. Mēs bišku citādāk gatavojamies, mēs domājam, ka viņi spēlēs ar 4, un bišku plāns, tad pamainījām plānu bija tad puslaikā, un uz otro puslaiku izgājām jau sapratam, ko mēs gribējām izdarīt, un otrajā puslaikā, man liekas, tad es to redzēju, ka mēs arī atgriežamies spēlē, bija jau 1-1, un bija dažie situācija, kur mēs varējām vēl uzspiest bišku vairāk, un tad būt priekšā 2-1, bet diemžēl, un pēc tam loterēja, un jā, tas ir raksturs, un tas katru reizi ir. Es domāju, ka, kad tu sit pendelis, tas ir vienkārši raksturs. Tas nav kaut kāda kvalitāte, nekvalitāte, tas vienkārši ir raksturs, vai ir kaut kāds, ne ir. Un, jā, es tā domāju, un tas ir mana filosofija. Par taktiku un par pārtraukuma maiņām, gan kopumā par filozofijas pakoriģēšanu. Un, manuprāt, otrajā puslaikā spēlētā mierīgāk un drošāk. Pirmajā puslaikā izņemot ielaistos vārdus, manuprāt, bija vēl pāris tādas kritiskas kļūdas, un Lietuvai bija vēl vairāk momentu nekā viens. Kas, tavuprāt, ļāva lauzt spēles gaitu? Vai tas bija pārtraukums vai kaut kas cits? Pārtraukums, jā, protams, mēs tur pievienojam bišku treneris man parādīja, kā, kur un tā tālāk, un viss sanāk daudz labāk, vai bija jau daudz labāk nekā pirmajā puslaika. Un, es uzreiz redzēju, ka viņi spēlē ar 3 aizsargiem, bet mēs nevaram tā uzreiz. Mēs nevaram saprast, ka viņi spēlē ar 3 aizsargiem. Mums ir futbolas IQs, un viss ir čotku, un viss ir kārtībā, bet man liekas, ka mēs gaidām arī informāciju no trenera, vai varbūt kaut kāds cits plāns varētu būt, vai saprot, bija viens plāns, mēs domājam, ka viņi spēlēs ar 4, mēs gatavojamies, ka viņi spēlēs ar 4, viņi arī treneru štābs arī runāja, ka varbūt viņi spēlēs ar 3 aizsargiem, un pēc tam mums ir ļoti daudz debitanti komandā, arī cilvēki, kuri sen nespēlējuši pamatsastāvā, un tāpēc jā, tad pielabot, un mēs nespēlējam jau ilgu laiku kopā. Pēdējais bors bija martā, no marta spēles tu redzi, ka ir 5 vai 6 cilvēki pamatsastāvā, un ir grūti uzreiz saprast, ir grūti uzreiz dot komandu, uzreiz saprast, ka viņi spēlē ar 3, un tad bišku citādāk presingot, neterēt enerģiju, un varbūt padomāt, jā, ok, viņi spēlē citādāk, mums jau arī spēlē citādāk, ne tā, kā mēs gatavojamies. Un es domāju, ka mums visiem futbolistiem ir sapratnē, kā jāspēlē pret 4 un pret 5 aizsargiem. Tāpēc bija tāda, kā tas sauc latviski, mēs vienkārši misunderstanding, mēs vienkārši viens otru nesaprotam, un tērām ļoti daudz enerģijas uz to, lai saprast, kā spēlēt. Jo bija brīvs cilvēks, bija brīva vieta, brīva telpa, pēc tam laižam vēl vārtus, un tā viss nokrīt, kā domino efekts, un jā, bija kļūdas, un nevarējām spēlēt labi droši ar bumbu. Un otrajā puslaika vienkārši tur pielabojam, treneris pateica, kā jābūt, un visi saprot, un visi pateica, ok, tad strādājam kopā kā kolektīvs, kā viena komanda. Jau sacīja, ka ir daudz jaunu spēlētāju izlasē, kā bija ar Kristofu Grabovski, kuram pirmais pamatsastāvs valsts vienībā vienā flangā nospēlēt, saprasties. Tu runā ar viņu? Jā, viņš bija apmierināts. Tas ir arī laba puse vai stipra puse, futbolists stipra puse saprast, ko māk tavs blakus komandas biedris, vai ne? Un es saprotu, ka Grabovskim ir kvalitāte ar bumbu, un varbūt nevis labākā kvalitāte spēlēt bez bumbas. Un, protams, mans fokus un man prioritāte bija palīdzēt viņam, lai saprast, kā spēlēt, kur neskraidiet bez spēlētāja, un to es cenšos arī izdarīt laukumā, spēlējot zem viņa. Arī Jurko palīdzēja ļoti daudz mums, un strāhoja, runājot, un tā tālāk, Tāpēc es biju arī apmierināts ar spēli. Kopumā no Grabovska spēle bija apmierināts. Jā. Neskatoties uz to, ka, kā jau tu minēji, vairāk apdrošināja un laikam nodrošināja to balansu un domāja vairāk droši vien par aizsardzību uz funkcijām, tomēr izpildīja rezultīvo piespēli. Tas tāds tavs ierastais standarts, tava latiņa. Super, kā tu to redzi, un viss tas nevajag neko komentēt, tas ir super. Bet pastāstīja, vispār bija arī Regžo pēc tam uz maiņu, cik daudz vispār bija mēģinājumi, vēlme iecentrēt, beigās iesta tāds neierasts vārtu guvējs, bet iznākot Marko, arī Darjo Šits galu galā prot ar galu spēlēt, cik daudz izdevās šīs lietas flangā? Arī vajag arī pateikt par schēmu, jo kad tu spēlē ar vienu straikeru, ar tikai vienu uzbrucēju, tas ir ļoti grūti centrēt viņam uz galvas, vai ne? Un mēs it kā
klubā, piemēram, spēlējam ar 2, un tu vienkārši vari aiztaisīt acis ciet un uzcintrēt. Bet šeit vajag vienkārši precizitāti, un pēc tam es arī redzu, ka tur pēkšņi ir 2 spēlētāji boksā, arī bija Tonišais, viņš aizgāja no labas malas uz iekšu, kāpēc ne, vienkārši uzcintrēt, varbūt būs kaut kāds interesants, un pēkšņi vārti. Un, protams, jā, tas bija arī viņas kvalitāte. No turienes ne katrs uzbrucējs var gūt vārtus ar galvu. Es negribu teikt, ka Uldritis no turienes varētu gūt vārtus, bet jā, viņam ir superīgi. Mēs pēc spēles bišķi tur smaidījām, jokus teicam, ka viņš ir kā Cristiano Ronaldo, sapratu, tu uzlika, kā tas sauc latviski? Uzlēca, jā, iesit ar galvu, superīgi vārtu guvums. Bet mēs pelnījām to arī, mēs strādājām par to, mēs tā spēles gaita otrajā puslaikā varētu redzēt, ka daži epizodi no kreisas flangas, no labas es neredzēju tik daudz, bet no kreisas mēs izveidojam kaut kādas momentus arī ar Grabovski, arī ar Jurku, ar viņas pieslēgšanas uz priekšu, un tāpēc, jā, es esmu apmierināts, ļoti grūti bija, ļoti šodien arī lietuviešiem, arī mums krampis, bet man patīk, ka mans ķermenis strādā, un jā, varu palīdzēt tā komandai. Es tāds kā provokators jau visiem uzdodu vienu un to pašu jautājumu par viņu stadionu. Protams, tu nevari atbildēt, kad mums tāds stadions būs, bet varbūt par to skaudību vai vēlmi, lai Rīgā, arī Latvijā būtu šāda futbola arēna. Protams, gribas spēlēt arī tādas stadionus, jo tu jūti, ka tu esi spēlētājs, ka tu esi futbolists, ka cilvēkam tas arī interesē. Tu sajūti arī, varbūt, kad mēs gājām sit pendelis, viss stadions filpē, un tas jau izdod tādu spiedienu uz spēlētājiem, kuri spēlē varbūt virslīgā, un varbūt arī tās izdarīja kaut kādu, nezinu, tur priekšrots. Jā, piemēram. Un tad par to arī mums jādomā. Es arī, protams, gribu spēlēt tādus stadionos arī Latvijā, nevis tikai kaut kur ārzemēs. Un jau blakus Estonija ir, Lietuva ir, kāpēc mums nav, saprot. Un jā, mēs spēlēsim LNK, tagad mēs spēlējam 8000 šodien bija. Un cik būs LNK? 400? Par to ir arī runa. Mēs spēlējam par 3. vietu. Jā. Ja spēlētu par Baltijas kausu, tad varētu pateikt, nav stadiona, bet par 3. vietu, ja visi varētu pateikt, ka jūs spēlēsiet par 3. vietu, tāpēc jums nevajag stadionu. Klau, vēl viens mazais jautājums. Es pareizi nojaušu, ka tu izbaudi šādu spiedienu, kad pretinieki svilpi, un tad, kad tu gāji uz 11 metriem, tev jo labāk, vairāk svilpi, jo tev labāk. Man arī tā liekas, jo es arī, tas ir manējais, bet jā. Paldies, es biju par to pārliecināts, ka tā ir. Super, paldies tev! First of all, coach, what are your thoughts about the game from Latvian side? I'm happy about the performance. I can speak about the performance because I'm a coach and know about the result. Second half, very good, in my opinion. First half, more in balance. Some mistake, yes, but this is normal in this kind of matches. I'm happy. In general, I'm happy. Thinking about our situation in this moment, I am more than happy. Was this a mistake about Jagodinskis in starting lineup? I did well during the week, and this was my technical choice. So just because I think he did well, and then sometimes happen also this kind of situation, but no problem at all because during the week was good. About the positives, to come from 0-1 and to make 1-1, what was hard? Was it hard, and what was your choices and what your help for the team? It's not about the choices. In general, the player played, in my opinion, a good performance. In the second half, for sure, the Lithuania is a little bit go down in terms of performance. So, as I said, in this moment we don't have a lot of players, more than 10, I think. So this is the demonstration, I think, in English, that we are a team. We are a team that want to improve, want to play good football, and this is, for me, is enough. In some cases, you like to play with 3 central midfielders, 5-3-2 with 2 attackers. As you said, we have 10 or even more players absent.
So did you like change the tactics and you shoot? I decided to play with a 1+2 winger because we have only two in this moment. We have only two strikers, so I cannot put at the same moment the two strikers available. So this was the reason, but I don't think it's about the system. No, the attitude was very offensive in my opinion. We played 3-4-2-1. I think we played well. And also the player who come in the pitch later, I think they played very well. Kigus, Marko, Tonishev, Penkevic, this kind of player. They did well. We are happy because in this moment we are more player for our team, ready to play. You make the big decision about goalkeeper. David Sorrells, he started in Virsliga as a second choice and now he's in number one in the national team. Yes, I believe a lot in him because I think he has big quality. As I said also in the past, all our goalkeepers are very good. So he deserved this opportunity. I think he played also good because he has big quality. And small opinion about Kristaps Grabovskis, who doesn't play in Latvia. We didn't see him that much. Grabovski, as you can, I think you watched him. No, he's a player very active, with a good approach into the match. He played very good. Yes, and he is not probably full of power, you know. This problem we have with this problem also with other player, but this is our characteristic. But I like a lot the way he think football, he played football because he's a very technical player, and I want a player who has this kind of ability. You lost some players during the camp, and yes. Would your choice? To be honest, I don't like to complain. No, you know, I never complained in the past. I don't like to, but I would like to have one time in 2 years, 3 years, the full team available, because never happened in this. Yes, I would be curious to see all the players together, but in these 2 years it was incredible in terms of injuries, in terms of this kind of thing. Also here we lost. We had some problem with Zelenko from the club, not here, to be honest. Also with Daskiewicz. So you know it's difficult because we are not in Premier League or we are not England. So every time we lose one player, for us it's a problem, no? But okay, this is our opportunity also for the other player. For sure, it's difficult to keep the quality at the same level. Maybe it's better now that situation, not in autumn when Nation League comes. Could be, but I hope that the situation will change because, as I said, in 2 years. I've never had the team complete, you know, never. Every time some players, big players, important players, experienced players, all in the same position. So in this case, it's difficult, not for us, because as I said, no, we don't have 100 players at the same level. So this is important for us to recover this injury. I hope in the future we will be better than in this moment in terms of lucky. And coach, we often talk about that we don't have a national stadium in Latvia. What do you think about these facilities here in Kaunas? Fantastic. This facility is very good. I hope in the future we can improve also this kind of situation in Latvia, because it's important, you know, to improve football in general. And yes, and this is a country very similar than Latvia, I think, you know, and we need to take this example for us, for our football. We need the passion, we need the investment, we need to think about the future. This is the first thing, because nothing can happen immediately. No, it's impossible. Also for me, no, it's impossible to change everything like this. No, it takes time. We need to improve the club. We need to improve the stadiums. We need to improve everything. The players, the play. This is you know, the atmosphere was very good. And finally, your message to Latvian football fans on Tuesday game. I think they will find the same attitude, maybe different players in this moment. Our behavior, I think it was in the past, it will be also in the future the same, trying to
do something very, I don't know, pleasant. I think for the public. We know that it's difficult for us to win sometimes, but we are training. We are working a lot with this intention, to improve everything. I think in general we are doing well. Thank you. Coach, 2 questions just for me. First of all, what happened in the first goal? Avoidable a goal? big mistake. But every goal, to be honest, comes from some mistake. So I don't like to judge the single episode. No, I don't like. But for sure, something we need to adjust something. That the situation, we read the situation a little bit in the wrong way, and we were very open. We put the ball in the middle. Also, if you have to, I don't like to play long ball, but also in this case we needed to play long ball because they are man to man. We need to play the ball lateral ball and not in the middle. But this is our experience for our player, and I think they help us to improve also some details. Sometimes are very important, no? Because in this game, for example, this detail decided the match. And the second question about you told in the press conference yesterday after training that you are very curious to see how the young players. How do you rate them today? No. But for me, better than I think. To be honest, it was for me before the match a little bit unpredictable, the situation, no? Because I think you are able to understand our situation in this moment. But I'm very happy, as I said, because we show that we are a team. We are a team. Also, maybe we can be a team a little bit weaker than before. I don't think so. To be honest, the performance was good. I think we deserved more than this, to be honest. Sometimes our players need to have some satisfaction more than this, because I think the behavior in the pitch was very, very good in general. And one more last question about the penalty kicks. Who decided did the players choose, or? I decided with the players because some players preferred don't kick the penalty, others were available. In this case, we need to take care about the emotion of the player, and I think yes, the decision was mine, but also with the collaboration of the player for sure, because I need also to understand the feeling of the player.